Роковой конфликт между пьяным полицейским и педагогом Лепойской средней школы музыки, искусства и дизайна Нормунсом Вамзисом произошел в Прекуле во время праздника города в ночь на воскресенье. Прозвучала информация, что полицейский сбил с ног учителя одним ударом. На место происшествия прибыли медики, однако спасти мужчину не удалось. Mums ir gan ārpakalpojums, gan pašvaldības policija, gan arī valsts policija piedalījās pasākumā. Vienkārši var atstāstīt, ko citi saka, ka tas tāds ātrs notikums ir bijis, viens citiens un viss, un letāls gadījums. Среди местных жителей распространяются разные версии произошедшего, в том числе, что сотрудник полиции уже проявлял агрессию. Iepriekšējā dienā jau viņš tur kaut kādu kašķi bija meklējis, ka tur jau bija vienam cilvēkam roku salauzis. Tā ballē ir mēģinājis laikam uzmākties tai meitenei, un tas skolotājs ir gājis aizstāvēt. Tad sanāca tā situācija. Saka, esot iznācis no toaletes un viena taisno viņam uzreiz ielika. Esot bijuši vairāki kautiņi, bet tas ir vienīgais tāds, kas bija tādām sakām, letālām sakām. Tika aizturēta vainīgā persona. Šī persona ir valsts policijas jaunākais inspektors Alho Reibumā, kurš atradās pasākumu vietā savā brīvajā laikā, ārpus darba laika. Varu tikai apstiprināt to, ka šis jaunākais inspektors ir dienestā no 2022. Gada, nepilnus 4 gadus. Agrāk viņš mums nav bijis sodīts ne disciplināt, ne citādā veidā. Tā kā teikt, sportisks, jauns перспективs дарбинникс. Погибший педагог Нормунс Вамзис был в Прекуле частым гостем. Тут живет его мама. Сам он 20 лет проработал педагогом в Лепойской средней школе музыки, искусства и дизайна. Был руководителем программы по дизайну одежды. Šogad viņš saņēma valsts kaut kādu godrakstu par izcilu pedagogu darbu. Jāsaka, Normundam nebija tāda ģimene tādā tradicionālā izpratnē. Viņa ģimene un mājas bija skola. Un viņš ir izaudzinājis savā mūžā vai veltījis savu mūžu, lai kaut kādā laikā kaut kādu ieguldījumu sniegtu milzīgā skaitā jauniešu. Normunds ļoti tā rūpēs par to, lai viņš tā gan emocionāli, gan radoši nenovecotu. Viņam nākošgad būtu bijuši 60. Министр внутренних дел Янис Домброва отметил, что ожидает быстрого, тщательного и объективного расследования и поручил Южно-Курзамскому участку подготовить объяснение, какие профилактические меры принимаются и как предотвращаются риски, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя сотрудниками полиции, в том числе в нерабочее время. После этого министр обещает оценить, нужны ли более масштабные реформы в работе полиции. Эмилия Гаспарян в сотрудничестве с ТВ Курзамы.